Tagad ir tāds laiks, maija beigas, eksāmenu laiks. Satrauktās mammas raksta, zvana, ko manam dēlam vai meitai lietot, jo pavisam depresīvs, tā viņa saka, jo eksāmeni ir klāt. Ko darīt? Mums ir brīnišķīga kombinācija, saucās Bagzietu kombinācija eksāmenus, ko ir izveidojis Eiropā lielākais speciālists, eksperts Julians Barnards. Kas tai kombinācijā ir iekšā? Tur ir tādas divas tēmas, viena, kas stiprina man pārliecību, es to varu, es mēģināšu vēlreiz, tā mums ir lapegle. Un otra, kas papildina šo kombināciju, ir goba, jo goba ir tā, kas palīdz, tad, kad ir ļoti daudz, ka liekas, pilnīgi kauns, ko mēs nevaram izdarīt. Ak, Dievs, kā es ar to tikšu galā? Goba stiprina pārliecību un pašapziņu pārslodzē. Un tad mums vēl klāt šiem 3 augiem pievienot drudzenīte, kas saka, viss būs labi. Viss būs labi, jo tiešām ir psiholoģiski, ir pierādīts psiholoģijā, ka cilvēki, kas ir pozitīvi, viņi redz vairāk iespējas. Un tie, kas tomēr ir skeptiski noskaņot, viņiem tas redzes lauks ir sašaurināts. Tāpēc vienkārši ar pozitīvu attieksmi doties iekšā notikumos, un tad arī tā pieredze bieži ir pozitīvāka, nekā es to darītu skeptiski. Un otra daļa, kas šai kombinācijā iekšā ir koncentrēšanās spēja. Tur ir mežvītenis iekšā, ka tiešām palīdz koncentrēties. Parasti tā zirkastaņa, kurai grozās domas, un viņa nekād nespēja koncentrēties kādai šai vietai. Tagad piebildīšu, kā mēs šo kombināciju varam papildināt, ja nu kas. Mēs šai kombinācijai varam pievienot pērtiķu mutīti. Tā mazina, tā saka, nesteidz notikumiem pa priekšu, esi šeit un tagad, un noņem to lieko satraukumu. Ja ir jau tik liels satraukums, un no pieredzes zināms, ka eksāmenā viss, ko es mācos, ir pazudis, tad lūdzu pirms eksāmena nedēļu 2 lietojiet saulrozīti, kas vairo drosmi, kas vairo arī tādā ārkārtas situācijā spēju tikt pie savām zināšanām klāt. Bet varbūt ne paša eksāmena dienā, jo tas varētu būt, ka jūs būsiet pārāk atslābas. Lūk, un otra kombinācija tagad, ja nav eksāmens, kombinācija, ko esmu izveidojis, jo man ir 4 bērni, kā es teicu, un es zinu, ka ikdienā ļoti svarīgs ir bērniem atbalsts, un tad ir tāda kombinācija atbalsts skolēnam ikdienā. Un tajā ir 3 tēmas. Viena tad ir koncentrēšanās tēma, otra ir pārliecības tēma, kur saskan nedaudz ar eksāmenu kombināciju, bet tad vēl ir ikdienas tēma pret ikdienas stresu. Tur ir iekšā plūme pievienota, kas ļoti palīdz skolēniem un visiem, kam ir saspringts darbs vai pārbaudas darbi vienalga ikdienā, šo iekšējo spriedzi mazināt, un vēl viena tur ir laba tēma iekšā skābardis, kas palīdz ķerties pie mājas darbiem, jo tik daudz laika paiet, lai bērni ķertos pie mājas darbiem. Tāda kombinācija tiešām ikdienā ķerties pie mājas darbiem, būt drosmei, mācīties, koncentrēties ar pārliecību, ka es to varu izdarīt. Droši dodies uz homeopātisku aptieku, var nākt pie mums uz Ziedu enerģiju. Šī ir mana mītne, kā var teikt, bet homeopātiska aptieka mums ir superīgākais sadarbības partneris Latvijā, tā kā dodies droši tur un sāc eksāmenam gatavoties jau šodien un, kā saka, lai izdodas.